Podkāsts bez filtra – plastikas ķirurģija ar Ansi Ģīli un Ritu Paulu. Labdien, mīļie klausītāji, mūsu podkāsta skatītāji. Pie mums šodien ciemos plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis. Sveiks, Ansi! Sveiki. Ansi iepazina mūsu klausītāji pagājušā gada laikā. Mums bija regulāra rubrika ar Ansi, un ikreiz, kad Ansis paviesojās ēterā, sekoja zvani un vēstules, vai daktars var atbildēt uz tādu jautājumu un vēl tādu un tādu. Tā radās ideja par šo podkāstu, un paldies tev, Ansi, ka veltīji laiku, un lēnām ķersimies klātiem jautājumiem. Aiziet. Tas viens no jautājumiem bija, ka cilvēki vairāk gribēja uzzināt par tevi. Kā Ansis vispār nokļuva plastikas ķirurģijā, kāpēc tieši plastikas ķirurģija, un viens no jautājumiem bija, vai tas ir aicinājums radīt mākslu, vai tomēr vēlme risināt sarežģītas medicīniskas mīklas? Es teiktu, ka tas ir kombinācija no abiem šiem te. Protams, pamatā ir izglītība, prasmes, pieredze, gan personīgā pieredze, gan pasaules pieredze, kas ikdienā tiek izmantotas. Un, protams, tās ir arī ģimenes tradīcijas mums šai nozarē, ko no manām pozīcijām skatoties būtu pilnīgi atžgārni neizmantot nekādā veidā savā karjerā. Un, protams, tā ir vēlme pēc rezultātiem, pēc salīdzinoši ātri apskatāmiem rezultātiem un pēc priecīgiem pacientiem, kam dzīves pēc tam var uzlaboties. Tu teici par to ģimenes tradīciju, tas nozīmē to, ka tu savā ziņā varbūt pat izaugi tajā operācijā. Absolūti viņā izaugu. Nevis savā ziņā, bet pilnīgi tiešā veidā. Jā, tas ir daudz laiks, kas ir pavadīts kopā ar vecākiem bērnībā, viņu darba vietās, un tā ir visapkārtējā vide, ģimenes draugi, kas ir jau kolēģi kļuvuši, liela daļa no viņiem, un tie bija likumsakarīgi soļi, kas man aizved tur. Ansi, un kāda šobrīd ir kāda izskatās tā tava darba diena? Mēs ar tevi tikāmies parasti agri no rīta pie mums radio studijā, un tu teici pa dienu, tad tu konsultē pacientus, tev notiek operācijas. Tā arī tas ir, jā, apmēram 3 dienas nedēļā es operēju un 2 dienas nedēļā ir konsultāciju dienas. Jā, tad mēs tikāmies no rīta pirms darba, tad tagad ir iespēja redzēt, kā tas izskatās pēc darba dienas. Tikpat brīnišķīgs, starp citu, viens no tiem anonīmiem jautājumiem, jo mēs, paldies klausītāji, kur izmanto iespēju iesūtīt savus jautājumus, bija arī anonīmie jautājumi, un viens no anonīmiem jautājumiem, par to es arī sākšu. Ģīlis ir smuks. Kāds ir viņa paša skaistuma noslēpums? Paldies par jautājumu. Ja es to atklāšu, tad tas vairs nebūs noslēpums. Bet, ja nopietni, tad droši vien, ka tas ir kaut kāda veida balanss. Pirmkārt, jau manā izvēlētajā specialitātē tā ir iespēja darīt darbu, kas nes prieku un gandarījumu. Un, lai arī kaut kādas darba stundas var būt bišķi grūtākas, tāpat laikā pēc darba dienas man nav tāds pilnīgs tukšums galvā un arī fiziski man ir prieks par to, ko es daru, man tas dod gandarījumu. Un, protams, tā ir ģimene, kas ir blakus, kas atbalsta, visi bērni, kas neļauj man to vien darīt, kā gulēt un skatīties televizoru, jo jākustās. Gan ikdienas režīmā, gan brīvdienās jāmēģina izkustēties, kaut ko aktīvu padarīt, un tā arī es dzīvoju. Bet es vēl esmu novērojis, ka cilvēki, kas tiešām dara no sirds to, kas viņiem patīk, viņi arī ir ar tādu, man liekas, īpašu tādu jauneklību un tādu starojumu. Tas arī man šķiet. Tas noteikti mazāk nogurdina, kā dzīve apstākļos, kad tu esi visu laiku diskomfortā. Jā. Labi, Ansi, ķersimies klātiem jautājumiem, un kas bija interesanti, visvairāk jautājumu bija par krūšu estētiku. Ja tu skaties, piemēram, šobrīd uz to operāciju daudzumu, kas tiek veikts jūsu klīnikā, procentāli, cik daudz ir tieši ar krūtīm saistīts operācijas? Krūtis ir lielākā daļa operācija. Es teiktu, ka 60-70% ir tieši krūšu operācijas. Tad likumsakarīgi arī, ka mums visvairāk bija šo jautājumu par tēmu krūtis. Labi, tad pirmais jautājums. Cik ilgi kalpo mūsdienu implanti, vai tie tiešām jāmaina ik pēc 10 gadiem? Nē, uzstādījums par maiņu 10 gados bija spēkā daudz gadus atpakaļ, un kopš tā laika ir mainījušās implantu paaudzes. Un tas galvenais iemesls, kāpēc bija ieteikums mainīt reizi 10 gados, bija, ka tās paaudzes implantiem vienkārši izteikti pieauga plīsuma risks ap 10. un pēc 10. gada pēc operācijas, un vienkāršāk bija nesagaidīt, kamēr viņi ir saplīsuši, un tas gels iztecējas ārā, bet viņus nomainīt pret jauniem. Kurā brīdī tas mainījās? 11 gadi jau, ja ne 20 pāri gadi ir pagājuši kopš tā laika šobrīd, kamēr mēs varam lietot silikonu gēlu, kas ir blīvs un pats ar sevi stingri turās kopā, gan tie plīsumi ir mazāk, gan arī implantu maiņas operācijas ir krietni vieglāk, tehniski vieglāk veikt. Tas nozīmē, ka ja sievietes šobrīd iet uz operāciju un viņai tiek ievietot šie implanti, tad pat tīri... Mēs paredzam, ka dzīves laikā viņam problēmām nevajadzētu būt.
Bet tas, protams, neizslēdz to, ka krūtis var mainīties dzīves laikā. Tāpat kā krūtis, kurās nav implanta, tāpat arī krūtis, kurās kaut kāda daļa no tilpuma veido implants, viņas tomēr iet līdz novecošanās procesiem, svara izmaiņu procesiem, un viņas var pamainīt formu, kas var prasīt vai nu implantu nomaiņu, vai kaut kādas krūšu formu korģējošas procedūras. Un ja pirms 20 gadiem tā operācija ir veikta, tad ir vērts par šo runāt ar doktoru? Visdrīzāk jau, ka nē, ja implants nerada nekādas sūdzības, ja tiek veikta ikgadējā krūšu izmeklēšana ar sonogrāfiju un tur ir redzams, ka implantam viss ir kārtībā, tad nav liels vajadzības viņai iztikt. Uzreiz arī par to krūšu izmeklēšanu, jo mēs arī ēterā klausītājiem laikam atgādinam par to, cik svarīgi, īpaši par sievietes veselību runājot, veikt šīs regulārās pārbaudes. Vai implanti traucē veikt mamogrāfiju vai sonogrāfiju? Tāds ir jautājums. Implanti netraucē veikt nevienu no šiem izmeklējumiem. Ja runājam par mamogrāfiju, tad, protams, ka tas ir super svarīgs izmeklējums katrai sievietei. Pēc 40 vajadzētu sākt taisīt mamogrāfiju. Un implantu mehāniskā izturība, ja runājam par Eiropas prasībām, tad tas ir 3 tonnas, pēdējo paudžu implanti plīst pie 5 tonnas spiediena. Tā ka neviens mamogrāfs tik stipri krūtis nespiež kopā un par to īsti bažu nav. Ja runājam par sonogrāfiju, pieredzējušam radiologam implants pat var bieži vien palīdzēt, tāpēc, ka viņš ir izbīdījis dziedzeri uz priekšu, attiecīgi viņš ir tuvāk ādai un visi dziedzeraudi ir tā kā uz šķīvīšu nolikti, lai smuki viņus varētu caurskatīt. Pat tā, pat varbūt kā ar pozitīvu zīmi. Kur vislabāk novietot krūšu implantu zem muskuļa vai virs? Vislabāk. Tāds jautājums, jā. Jā, nav tāds labāk vai sliktāk. Protams, anatomiski pareizāka vieta ir zem dziedzera, jo tad sanāk, ka krūts tilpumu veido vienota struktūra, implants plus dziedzeris, kas nav ne ar ko mehāniski nodalīt viens no otra. Lielais bet, pirmkārt, ne visi implanti spēj noturēties ielikta vietā, un ja ir muskulis, tad viņš viņu mazliet tomēr piefiksē, lai ir mazāk iespēja, ka viņš kaut kur aizmigrēs. Otrs, ne visām meitenēm, kas nāk uz krūšu palielināšanu, ir pietiekoši dziedzeraudu daudzums, lai viņš spētu noturēt kaut jau kādu svaru. Kas nozīmē, ka tām meitenēm, kurām ir biezs, stingrs dziedzeris, viņām zem dziedzera novietojums var būt foršāks, viņš būs dabiskāks izskata ziņā, sajūtu ziņā, novecošanas procesu ziņā, bet tikai ar kaut kādu zināmu risku, ka, ja dziedzeris sāks atrofēties, piemēram, vai svars ievērojami nokritīsies, tad tas pārklājums, kas ir pāri viņam ar saviem audiem, var kļūt pa mazu, un tas var izsaukt krūts formas izmaiņas. Bet šajā gadījumā lēmumu pieņem ārsts? Jā, vai sieviete var atnākt? Es gribu, lai man tur ir zem tā muskuļa vai? Lielākoties, jā, mēs veicam virkni mērījumu un izvērtējam, vai tas ir droši. Ja tas ir droši, tad pacientiem tiek piedāvāt iespēja, ka mēs varētu likt vienu slānīti virspusējāk un savukārt, ja šie dziedzeraudi nepietiek, tad zemmuskuļu novietojums ir tipiski visbiežākais, kas tiek piedāvāts. Bet dāmas nāk jau ar šādu pieprasījumu, ka viņas zina, ka viņas grib tieši tā? Dāmas ar pieprasījumu arvien retāk vismaz pie manis atnāk, bet, protams, ka viņas atnāk ar šo jautājumu tieši tādā pašā formā uzdotu kā šeit, un tad mums nākās pamatot. Tad ir jautājums par ergonomisko gēlu, kas pa lielam ir starp plāsītes veida un apaļo, kuri un kādi implanti sniedz visdabīgāko rezultātu pēc savas anatomijas un pildvielas. Par dabisku rezultātu, protams, tas ir viens no visvairāk pārprastajiem vai nesaprastajiem jautājumiem, jo dabiskuma definīcija pilnīgi katram cilvēkam var būt absolūti individuāla. Vienam dabiskāks ir ar tukšāku augšpolu, pilnāku apakšu, ko spēs nodrošināt tikai anatomiskās, jeb lāsītas formas implanti. Tajā pat laikā viņi noteikti būs vai nu ar virsmas tekstūru vai ar uzsūcošu pārklājumu, kas ļauj viņam nofiksēties, lai viņš nepagriežās nekādā atžgārnā leņķī, kas nozīmē, ka viņš būs blīvāks, stingrāks un vairāk sajūtams kā implants. Un tad jautājums, vai dabiskums ir tikai izskatā, vai dabiskums ir sajūtās un pieskārienos definējams, vai pēcoperācijas perioda ilgumā, jo implants ir raupjāks, tekstūraināks, jo lielāku imūnu atbildi viņš rada, jo savukārt ilgāks būs pēcoperācijas periods un vairāk būs sajūtams, ka tur ir svešķermenis iekšā. Tā kā individuāls jautājums. Tad es iemācījos, apkopojot mūsu klausītāju jautājumus, jaunu vārdu. Es nezināju tādu vārdu augmentācija, kas ir tad palielināšana. Ja? Tieši tā. Jā, tieši tik gudri ir mūsu klausītāji. Mēs runājam latīniski tagad. Jā. Kā panākt maksimāli dabīgu krūšu augmentāciju? Tāds jautājums. Visdabiskākais variants pacientiem, kas ir ar pietiekošu zemādas tauku slāni, ir to darīt ar tauku pārstādīšanu.
Jautājums, vai pacientei šis tilpuma palielinājums, ko mēs varam nodrošināt ar taukiem, ir pietiekošs. Ja viņš nav pietiekošs, tad vai nu šī operācija tiek taisīta vairākos etapos, kur katru reizi apmēram pa vienu krustu izmēriņu mēs dabūnam klāt, vai mēs izvēlamies implantus. Un tālāk ar implantiem jau mums ir jāskatās anatomiskie parametri, cik liela ir sava krūts, cik liela mums viņu vajag sasniegt pēc operācijas, ir vai nav kādas asimetrijas, kas arī varbūt jākoriģē. Un, protams, ir virkne implantu, un implantiem atšķirās gan ārējās virsmas, gan gēla blīvums iekšā. Tie, kas ir maigāki un mīkstāki, viņi netika izteikti spēs noturēt tādu formu, kādu iespējams pacienta grib, tīpaši, kas saistās ar augšpolu pilnumu. Tā, tas ir ar katru pacientu atsevišķi jāmēra, jārunā un jāsaprot, kā mēs nonākam pie tā rezultāta, kas ir pacientai vajadzīgs. Klau, bet pacienti bieži prasa tā, es gribu tā, lai neviens nezinātu, ka man tur ir kaut kas darīts. Vai tieši pretēji, lai visi redz, par ko ir samaksāts? Ir visādi, mēdz būt arī kuriozas situācijas, kad pacienti grib, lai neviens neredz, bet tā, ka mēs ar ārējiem saizeriem veicam mērījumus un pacients spoguļu priekšā redz, kāds varētu būt rezultāts, tad gribās drusciņu vairāk un vēl drusciņu vairāk. Jā, tā kā ik pa brīdim mēs nonākam kaut kādās pretrunās un meklējam kompromisus. Jā, tad vēl te jautājums ir, vai iespējams panākt šaurāku spraugu starp krūtīm. Ir redzētas krūtis, kur šī zona pēc operācijas ir ļoti plata un izskatās nedabīgi. Tātad tas, kas ir medicīniski noteiktais, ir, ka mēs netuvojamies, veidojot šo kabatu implantam, tuvāk pa 3 centimetriem vienai pusē no otras, iekšējā krūšu daļā. Un tam ir iemesls? Tur ir iemesls, jo, ja mēs sabojājam visas struktūras, kas ir krūšu iekšējā malā, mēs riskējam, ka abas krūtis abi implanti sajiet kopā un veido vienkārši vienu milzīgu krūti, kas nav tas, pēc kā mēs tiecamies. Un tālāk, protams, ir virkne anatomiskās atšķirības, cik kuram plats ir krūšu kauls, kurā vietā pie viņa stiprinās krūšu muskulatūra, cik daudz mēs viņus varam šķelt vai nevaram šķelt, cik daudz ir savs dziedzeris, jo kuplāki ir savi dziedzeraudi vidējās malās, jo tuvāk viņi pieiet viens otram, kas arī uztais to, ka dažiem cilvēkiem ir krūtis ļoti tuvu tieši vidusdaļā. Kas notiek ar krūtīm, ja pēc operācijas pēkšņi nometu 10 kg svaru? Jo tas, ko dāmas ir novērojušas zaudējot svaru, pirmais, kas pazūd, ir krūtis. Jā, un tad ir veikta šī operācija, viss ir skaisti un tagad mīnus 10 kg. Ļoti individuāli. Līdzīgi kā tu teici, ja ir tās krūtis, kurām pirmajām pazūd tilpums, tad visdrīzāk, ka viņa forma mainīsies. Ja tās ir krūtis, kas lielākoties ir stabilas arī pie svara izmaiņām, tad būtiskām izmaiņām nevajadzētu būt. Bet, protams, tas ir atkarīgs no vecuma, kādā šis svars tiek zaudēts, no metodas, ar kuru svars tiek zaudēts, to, cik strauji šis svars krītās. Un kāda ir vispārējā ādas kvalitāte. Jādas pie savilkties viss ir forši, jādas potenciāls savilkties pēc 10 kg zuduma un šī krūšu tilpuma zuduma nav tik liels, tad iespējams, ka krūtīm parādās kaut kāds noslīdējums. Vai krūšu operācijā ir kaut kāds vecuma ierobežojums, līdz kuram vecumam tādu var veikt? Īsti nē. Mēs runājam par pacientu kopējo veselības stāvokli, mēs runājam par indikācijām, operācijām, par kontraindikācijām, operācijām, bet vecums, protams, ir kaut kāds riska faktors ķirurģiskajām komplikācijām, un tur iespējams, ka ir jāizvēlās mazāk agresīvas tehnikas, vai varbūt ir drusku mazāk izvēle tieši implantu tilpumā vai formās, ko mēs pielietojam, bet vecums nav nekādā veidā konkrēts ierobežojušs faktors. Jo te ir interesējas, cik ir bijusi tava vecākā krūšu palielināšanas operācijas pacients, cik viņi ir bijusi veci? Par palielināšanu noteikti, ka virs 60, pat 65 gadiem ir bijušas pacientes, kas ir nākušas uz operāciju, bet, ja mēs runājam par cita veida krūšu korekcijām, piemēram, krūšu samazināšanām vai pacelšanām, tad tās ir arī virs 80 gadiem, kas ir salīdzinoši bieži pacients ar onkoloģiskām slimībām, kur mēs redzam, ka vienā pusē ārstēt onkoloģiju tā krūts tiks ievērojami samazināta, un tad mēs taisam smuku simetrisku operāciju arī otrā pusē un uztaisam viņas vienādu tilpumu un vienādas formas. Un patīk, Hans, vienā no raidījumiem tu stāstīji, ka šobrīd sieviete, kurai ir jāpiedzīvo šāda operācija, ka maksimāli tiek darīts viss, lai viņa nevienu dienu nepaliktu bez šīm te krūtīm. Jā, tā kā paldies tev un taviem kolēģiem par to. Šajā sadaļā vēl pēdējais jautājums. Vai implanti var čīkstēt vai kustēties, kad es dejošu vai skriešu?
Atkarībā no implantu veida kustēties viņi var. Ir implanti, kuri ir ar pavisam gludu ārējo virsmu, un mēs jau iepriekš pacientus brīdinam, ka, ja mēs izvēlamies šos, tad viņi būs tā kā dabiska krūts, ko ar push-up krūštu var pabīdīt uz augšu un kas kustēsies līdz ķermeņa kustībām. Ir implanti, kas savukārt ļoti stingri fiksējās, kas nevien paši nekustās, bet arī pietur apkārtējos audus sev apkārt, lai tie arī mazāk varētu lēkāt uz augšu un uz leju. Par čīkstēšanu? Par čīkstēšanu? Ne čīkst nav tur nekāds skaņa. Tā kā par to var būt mierīgi. Par to var būt mierīgi. Labi. Mēs otro sadaļu nosaucām māmiņu dilemmas un asimetrija. Ja? Par to ir tās tēma. Tad jautājums. Man ir dilemma. Es vēlos veikt krūšu palielināšanu, taču vēl neesmu kļuvusi par māmiņu. Draudzenes iesaka vispirms dzemdēt un pabarot un tikai tad operēt. Citādi viss būs jādara vēlreiz. Vai tā ir taisnība? Jā un nē. Pirmkārt, mēs saprotam, ka katrs pacients ir individuāls, katram ir savas krūtis un savas emocijas un savas vajadzības konkrētos dzīves posmos. Un pilnīgi noteikti ne visiem pacientiem grūtniecība izdara kaut ko sliktu ar krūtīm. Attiecīgi, pareizs sākums būtu konsultācija pie plastikas ķirurga, kuras laikā mēs tad arī varam iepazīt gan konkrētu pacientu ar viņu problēmām, gan konkrētā cilvēka anatomiju un saprast, kādi ir tie risinājumi. Un tad, kad mums ir risinājumi, tad, protams, tas ir jāsabalansē ar nākotnes plāniem, kas attiecās uz pēcnācēju radīšanu. Un nav tā, ka grūtniecība automātiski sabojā pilnīgi visas krūtis. Ja krūtis dziedzerītes ir ļoti neliels, visdrīzāk tas implants apakšā neietekmēs absolūti neko. No manas puses tas ieteikums ir neieplānot, lai viss ir vienā gadā, lai pēc operācijas ir šis 1 gads, ko krūtis var normāli sadzīt, un pēc tam īsti ierobežojumu uz grūtniecībām un bērniņu barošanām nav. Tad tas 1 gads ir tas, ko jūs rekomendējat? 1 gads ir, ja mēs runājam par vienkāršu krūšu palielināšanu, pie situācijas, ka ir ļoti mazas krūtis. Un tas, ko mēs redzam arī šīm te nelielajām krūtīm, ja tur implants ir apakšā, bieži vien viņš arī krūtis mazliet nostabilizē, un pēc grūtniecības tās izmaiņas nav varbūt tik izteiktas kā situācijās, ja šis te implants tur nav bijis apakšā. Bet situācijās, kad krūtīm ir nepieciešama pacelšana, tur gan ir drusciņ sarežģītāks stāsts, jo ar šo operāciju mēs ejam cauri ziedzeraudiem, mēs pārvietojam krūtsgalu uz citu pozīciju, un pastāv zināmi riski, ka var būt grūtības krūts barošanā, plus, ja ir dziedzeris vairāk, kas ir tipiski ar pacientiem, kam ir nepieciešama krūšu pacelšanas operācija, tad arī šīs dziedzera izmaiņas var būt ievērojamākas zīdīšanas laikā un pēc zīdīšanas. Attiecīgi, tajos gadījumos lielākoties mēs sakām, ka ir vērts par šo operācijas pamatotību šajā brīdī apdomāt un varbūt atlikt pēc zīdīšanas. Te ir kā reiz jautājums, kā krūtis ar implantiem mainās pēc zīdīšanas, vai būs nākotnē nepieciešams korekcijas? Var būt nepieciešams, ja dziedzers ir maziņš, visdrīzāk tā iespēja nav ļoti liela, jo lielāks dziedzers, jo lielāks izmaiņas viņam varētu būt pēc bērniņa barošanas. Plus arī jāņem vērā, ka implantu krūtis gan noveco, gan pēc zīdīšanas uzvedās mazliet savādāk nekā savas krūtis. Ja savām krūtīm ir tendence paslīdēt uz leju, bet krūtsgals lielākajai daļai pacientu skatās uz priekšu vai uz augšu, tad implantu krūtīm ir savādāk. Ja tur ir implants apakšā, kā krūtsgals ir pāri implanta centram, viņš sāk uz leju skatīties. Un tas var prasīt vai nu implantu maiņu pēc tam pret lielāku tilpumu implantu vai pret anatomiskās formas, vai arī taisīt pacelšanas operāciju. Pēc zīdīšanas man ir krūšu asimetrija, viena krūts lielāka. Vai krūšu palielināšana var palīdzēt izlīdzināt izmēru? Var palīdzēt atsevišķos gadījumos. Viens variants ir taisīt nelielu samazināšanu tai, kas ir lielāka. Otrs variants ir izmantot dažāda tilpuma implantus un arī dažādas projekcijas implantus, kas var uzlabot simetriju. Trešais variants ir kombinēt operāciju ar tauku pārstādīšanu un tai krūtiņai, kas ir mazākā, vienkārši atjaunot šo tilpumu vai pielikt klāt tilpumu ar saviem taukaudiem. Te ir vēl viens jautājums, viņš gan ir anonīmais, bet es pielikšu šeit pie viena, jo mēs par šo tēmu runājam. Man bija operācija, tagad abas nav vienādi izmēra krūtis. Kāds ir plāns krūšu simetrijas uzlabošanai un kad šo korekciju var veikt? Tad es saprotu, ka māmiņa jau ir izbarojis bērnu ar krūti un tāda ir tā situācija. Par konkrētu plānu droši vien jārunā ar savu plastikas ķirurgu vai ar sevis izvēlētu plastikas ķirurgu par to, kādas ir iespējas. Tipiski operāciju rezultātus mēs novērtējam 1 gadu pēc operācijas. Ja tajā brīdī ir redzamas ievērojams asimetrijas, tad arī var lemt par šīm korekcijas iespējām. Vai tas ir
lielāks implants tajā krūtī, kas ir mazāka, vai tas ir pacāšanas, vai otras krūtas samazināšanas manipulācijas, vai šie te paši tauki. Ants, cik bieži medicīnā gadās šādas nepilnības un kāda ir klīnikas atbildība šādos gadījumos? Vai ir? Atbildība, protams, ir. Protams, pirmais un svarīgākais ir šī te pirmsoperācijas konsultācija, kurā mēs arī pacientam parādām, ja ir asimetrijas, tad kādas viņas ir, kurās vietās viņas ir un kā mēs viņas pēc iespējas samazinām. Nevienmēr mēs varam līdz milimetra precizitātei samazināt jebkuru asimetriju, ja krūtis ir dažādas, bet mēs viņus varam ievērojami mazināt. Par klīnikas atbildību, jā, mūsu klīnikā vismaz ir tā, ka jebkuras problēmas, kas tiek parādītas mums 6 mēnešu periodā pēc operācijas, mums ir jāspēj atrisināt. Tas ir tas, ko mēs uzņemamies. Un, protams, pacientam ir tiesības prasīt tādas krūtis, par kurām viņš ir sapņojis, ja tas ir medicīniski iespējams. Ja tas nav medicīniski iespējams, tad mēs šīs lietiņas koriģējam pēc iespējas tuvāk pilnīgai simetrijai. Bet viss tas ir stāsts par komunikāciju ar ārstu, par sarunu, par... Jāsaprot, lai arī mēs darām brīnišķīgas lietas, mēs neesam burvji un mēs nevaram pilnīgi visu ārstēšanu sākt absolūti no nulles, visiem pacientiem vienādi un visiem pacientiem ar pilnīgi vienādiem rezultātiem. Mēs esam ierobežoti gan anatomijā, gan pacientu varbūt kaut kādās vēlmēs un vajadzībās. Bieži vien ir tā, ka pacienti vēlas absolūtu simetriju, tāpat laikā viņi nepieļauj, ka mēs taisam kaut kādas krūts galu pārvietojošas operācijas vai griezienus pāri krūtī, kas viens otru absolūti izslēdz. Un arī, ja mēs runājam par asimetriju koriģēšanu ar implantiem, jāsaprot, ka implanti nāk no ražotājiem. Ražotājiem šie izmēri ir fiksēti un proporcionāli, un nevienmēr mazākajā krūtī ieliekot lielāko implantu, mēs dabūsim, ka viņi ir pilnīgi precīzi tāda pati kā lielākā krūts. Tā kā mēs meklējam pēc iespējas labākos kompromisu variantus, un bieži vien šīs te operācijas var būt atkārtotas, lai vēl vairāk uzlabotu simetriju. Labi. Paldies, Ants. Tad pārējiem pie sejām. Tas bija nākamais populārākais jautājuma bloks par sejas ķirurģiju. Un tas pirmais jautājums, kā atšķirt, kad vajag fillerus un kad vajag skalpeli? Jo es saprotu, ka fillerus arī tātad. Absolūti fundamentāli pretējas lietas. Skalpeli vajag tad, kad vajag kaut ko nogriezt, un filleri vajag tad, kad kaut ko vajag piepildīt. Protams, ir jāsaprot pirmkārt, kāda ir šī problēma. Ja problēma ir tilpuma deficīts, tad ar skalpeli nevienmēr tas būs atrisināms, un šo tilpumu var atjaunot stabilajā variantā ar taukaudu pārstādīšanu, tur, kur šis mīksto audu daudzums ir pārāk maziņš, un savukārt īstermiņa risinājums, kas lielākoties ir uz gadu, dažkārt uz pusotru gadu, ir filleru injekcijas. Kā to atšķirt? Atkal konsultācija pie plastikas ķirurga, atkal sejas analīze, un tālāk jau mēs skatāmies. Ja ir problēma neliela, bieži vien ar filleru var kaut ko nokonturēt vai kaut kādu grumbiņu nomaskēt. Ja problēma ir lielāka, tad ķirurģija ir tas ilgtermiņa risinājums, kas iedos vislabāko un stabilāko rezultātu. Un te ir vēl tā lieta, ko mēs atkārtojam atkal un atkal par to, ka fillerus, ja tu gribi fillerus, tad tie arī tos izdarīt. To veiks tev ārsts, ja to neveiks tevs kosmetologs vai nedod Dievs vēl kaut kādā, nezinu, kādā kaktu kantorī, ja, ka tas ir ļoti svarīgi. Jāsaprot, ka fillers ir ilgtermiņa risinājums, tas ir pēc savas būtības implants tikai šķidrā veidā, un pret viņu jātiecās arī ir kā pret svešķermeni, kas nozīmē adekvātu sterilitātes līmeni injekcijas veikšanas brīdī, adekvātu analīzi vai nav kaut kādas blakus slimības, kas var apdraudēt veiksmīgi viņa iedzīvošanos tur, kur viņš ir ielikts. Un, protams, adekvātu analīzi, lai visi pacienti neizskatās pilnīgi vienādi. Tev ir nācies kādreiz strādāt ar sekām? Tad sieviete ir kaut kur veikusi šīs filleru injekcijas vai vispār kaut kādas tādas nopietnākas injekcijas? Pietiekoši bieži mēs redzam problēmas, gan saistītas ar infekciju pēc filleru injekcijām, gan saistītas ar kaut kādā apmēra audu nekrozi, tāpēc, ka fillers nonācis asinsritē. Tad ir jautājums tāds, smas liftings pret deep plane facelift. No, es šo lasīju, mēs ejam tehnikās, jā, es ceru, es pareizi nolasīju, jā. Lūk, vai šo operāciju veids, vai pašam patīk rezultāti, kāda rehabilitācija, kam der un cik maksā? Tā, viss pajautāts. Tātad smas liftings pret deep plane facelift. Varbūt izskaidro, ko abi divi nozīmē. Tātad tas, kas seju notur, ir to sauc par smasu, jeb virspusējā muskuļu aponērozes sistēma. Respektīvi, struktūra vaigā, kas notur vaigu vietā.
Un runājot par sejas pacelšanas operāciju, sejas pacelšana, jeb facelifts, viņa nav tikai ādas līmeņa operācija, jo, ja mēs atstājam visu vaiga turēšanu tikai uz mūsu ādas griezieniem, visdrīzāk ratas pletīsies plašas, būs gan pamanāmas citiem, gan var sākt ausi deformēt, tāpēc mēs fiksējam dziļākas struktūras. Ja runājam par muskuļi, ja? Muskuļu aponeirozes sistēma, jā, tad virspusējs stingrs slānis vaigā. Un konkrētās tehnikas viena paredz, ka mēs tikai daļu no šīs muskuļu aponeirozes paceļam uz augšu un nofiksējam, otra paredz, ka mēs ejam zem viņa vienu slāni dziļāk, mēs viņu visu atbrīvojam un visu uzvākam uz augšu. Tas ir tas deep plane facelift, deep plane, jā. Par rezultātiem, cik ir skatīts pētījumos, tad dramatisku atšķirību mēs neredzam. Un te vairāk ir jautājums par konkrētu ķirurgu, par viņu pieredzi un par viņu ierasto tehniku, kurā viņš strādā visvairāk. Tas ir pirmais, otrais par pacientiem, kas ir viņam vajadzīgs. Un ne visiem pacientiem vajag iet dziļumā un vajag taisīt tik agresīvu manipulāciju, tā operācija ir sarežģītāka, ir ilgāka, ja mēs ejam dziļumā, un arī drusciņi riskantāka, un attiecīgi to lielākoties veids gadījumos, kad ir ļoti izteikts vaiga noslīdējums, lai viņu paceltu uz augšu un stabili nofiksētu. Kas ir par riskiem, tu teici, riskantāk? Jo dziļāk mēs ejam, jo tuvāk mēs atrodamies visiem sejas nerva zariem, ja kāds no viņiem tiek traumēts, tad tas var izraisīt muskuļu paralīzi konkrētajos muskuļos, ko viņš inervē. Attiecīgi lielākoties tas saistās ar mutes kustībām un mutes kaktīņu noslīdējumu. Vai tu veic abus veidus? Dziļumā ļoti reti, kad man ir nepieciešams iet. Lielākoties tas dziļums, kur mēs paliekam, ir tomēr ar smās pacēšanu sasniedzams. Kāda rehabilitācija, kam der, cik maksā? Visas naudas mūsu mājaslapā ir pieejamas, kam veic, tam, kam vajag. Ja vajag, tad protams, sejas pacelšanas operācijas tiek veiktas. Un mūsu klinikā mēs veicam visu veidu seju korģējušas operācijas. Un, ja runājam par rehabilitāciju, jābūt ir gatavam, ka tā ir ilga sarežģīta operācija. Tā ir operācija, pēc kuras uzreiz spogulī skatīties pacientiem nebūs šausmīgi patīkami, jo visa seja ir satūkusi, viņi ir zilumos, šīs brūces, kas ir aizšūtas, arī ir pietiekoši lielā garumā. Un kamēr sakārtojas viss limfas attec, kamēr atjaunojās pilnīgi normālas mīmikas kustības, tas var arī mēnesītis paiet vai pat drusku ilgāk. Bet, ja runājam par klasisku rehabilitāciju, tas ir mēnesis bez lielām fiziskām slodzēm, mēnesis bez peldēm, bez pastiprinātām svīšanām. Diegi tiek turēti līdz 2 nedēļām atkarībā no tās vietiņas, kur viņi ir lielākoties redzamākajās vietās. Pēc nedēļas mēs noņemam vai pusotras, un tie, kas ir stingrākās šuvis, kas ir jau paslēptas no citu skatieniem, tās var tikt noturētas apmēram 2 nedēļas. Interesē vairāk par endoskopisko uzacu un pieres liftinga operāciju. Tātad endoskops ir viens no rīkiem, kas var tikt izmantots priekš redzamības nodrošināšanas. Šādas operācijas var veikt, tiesa, tā endoskopa priekšrocība arvien mazāka ir. Mūsdienās mēs varam caur maziem griezieniem izdarīt operāciju arī tiešā redzes kontrolē ar drusciņu brīvākām rokām un vairāk manevru iespējām. Tā kā endoskopam tādā ikdienas praksē ļoti daudz priekšrocības es neredzu, bet uzacis pacelšana var tikt veikta gan ar endoskopu, gan bez endoskopa, gan ar tiešu griezienu virs uzacīm, gan ar griezieniem galvaskausa paura daļā, matainajā daļā, un no turienes var tikt veikta šī pacelšana. Kāpēc pēc sejas pacelšanas dažiem cilvēkiem seja izskatās pārvilkta un daži vispār vairs neizskatās pēc sevis? Ķirurģiskās precizitātes jautājums, ārsta pieredzes jautājums, pacientu vēlmi jautājums. Kaut galā, vai ne? Un kaut kāda balansa atrašana starp to, kas pacientam ir nepieciešams, ko pacients grib un kādas tehnikas ķirurgs pārvalda. Te viens jautājums bija par rinoplastiku vai deguna skaistuma operāciju, pēc tam var ietekmēt balsi. Var ietekmēt, protams. Īpaši gadījumos, kad ir degunas starpsienas problēmas un apgrūtināta elpošana, un pacientiem ir izteikti nazāla šī balss brīdī, kad mēs esam uztaisījuši korekciju un atjaunojuši normālu elpošanu pa abām nāsīm, šī balss var kļūt skaidrāka. Vai jūs redzat, kurš cilvēks uz ielas ir uzlabots un kurš dabisks? Tad jautājums, vai tu pēti? Kas mums ir dabisks? Es cenšos izteikti nepētīt katru, kas man nāk pretī un atrast kaut kādas pēdas.
Protams, ir dažas tipiskās lokalizācijas, kurās mēs redzam rētiņus, kas var nodot par veikto operāciju. Protams, mēs izteikti redzam visus pārspīlētos rezultātus, gan lūpās, gan vaigos, gan pacēlšanās, gan mīmikas kustībās. Bet, ja tā ir labi veikta operācija un nav nekāda brīnuma bijuši ar brūču dzīšanu un nav izteikti platas rētas izveidojušās, lielākoties jau foršos rezultātus baigi kliedzoši neviens nepamana. Tad ir viens tāds jautājums, kas man liekas vairāk tāds psiholoģisks. Kā man pateikt draugiem, ka esmu bijusi uz operāciju, ja visi jautā, kāpēc es tik labi izskatos? Kāpēc tas jāslēpj? Un te ir tas jautājums, vai mēs kā sabiedrība joprojām kaunamies atzīt, ka mēs esam bijuši pie plastikas ķirurga, ja? Vai tomēr varbūt šobrīd tā situācija ir mainījusies un cilvēki brīvāk par to runā? Mēs pat paskaties radio apstākļos par to runājam rīta raidījuma laikā. Tā vairs nav informācija, kas jāslēpj ir no bērniem un mamām un vecmāmiņām. Bet, protams, ka tas ir ļoti individuāli un nevienam nav tiesības līdz cita cilvēka privātajās, it īpaši veselības saistītajās darīšanās. Jautājums ir, kurš pats par to jūtās, cik daudz viņš to demonstrē vai vēlas demonstrēt. Un, protams, šīs operācijas arī viņas ir visdažādākās. Un cilvēki saskarās ar plastikas ķirurgu arī ārstējot sejas rajonu ļaundabīgus audzējus, krūts vēžus un tā tālāk. Un tas ir tikai normāli, ka cilvēkiem pēc šādām operācijām nav ar zirņu maisiņiem jāstaigā krūšturī saliktiem. Tā kā par to kautrēšanos ļoti individuāli. Kā pateikt citiem? Jautājums ir, vai mēs to gribam pateikt. Ja mēs to negribam pateikt, mēs to nesakam. Tas drīzāk varbūt pat ir jautājums psihologam vai terapeitam, ar ko aprunāties. Starp citu, cik bieži Valdis, mans kolēģis, vaicāja šo te, lai es pajautāju, cik bieži ir tā, ka tu pacientu, viņš atnāca pie tevis ir uz vizīti, tu viņu aizsūti, piemēram, aprunāties pie psihologa vai psihoterapeita? Tie gadījumi nav bieži, bet kā jau es esmu vairāk kārt teicis, tad man ir ļoti paveicies ar pacientiem. Un pie manis nāk salīdzinoši loģiski pacienti ar loģiski saprotamām problēmām, vēlmēm. Un mēs diezgan loģiski arī tiekam pie tā, kā mēs dabūsim rezultātu, par ko mēs abi priecāsimies. Bet, ja šīs situācijas iet ar pilnīgi citām vajadzībām, citām indikācijām, citām vēlmēm no pacienta puses, tad bieži vien psihologs var būt risinājums, kā mēs kopīgiem spēkiem varam nonākt pie kaut kāda risinājuma. Super. Bet, Ansi, vai jūsu klīnikā ir pieejams psihologs? Mūsu klīnikā strādā psihologs. Nav tā, ka mēs visiem pacientiem liktu iet cauri viņa filtru un izvērtētu, bet, protams, psihologs ir speciālists, kas ļoti var palīdzēt, it īpaši jautājumos, pārdomās, bažās par to, kā es jutīšos kontekstā ar attiecībām ar draugiem, ar ģimeni, ar savu ķermeņa izmaiņām, vai tas ir pareizi un pamatoti. Un šie cilvēki, kas ir šaubās un kas īsti nav droši par to, vai viņiem vajag operāciju, bieži vien šī izrunāšanās ļauj arī savās emocijās iet mazliet dziļāk un saprast, vai šī tiešām ir problēma, kas viņiem ir šobrīd jārisina, un iespējams, ka ir kāda cita problēma, kas ir svarīgāka konkrētajā brīdī par ķirurga pieskārienu ar skalpeli. Jā, jo tā lēmuma pieņemšana tā arī prasa resursi. Ja? Tas ir nopietni, tas tāds nopietns lēmums ir. Bet tas ir brīnišķīgi, ka klinikā arī par šo ir padomāts. Ansi, pēdējā jautājuma sadaļa ir, tie ir anonīmi iesūtītie jautājumi. Tie būs dažādi, bet kā tu noproti, tad anonīmi iesūtīti. Jā. Sāksim, te pirmie ir par vēdera plastiku. Vai pēc vēdera plastikas paliek liela rēta? Jā. Paliek liela rēta. Vēdera plastika ir plaša operācija, kuras laikā mēs ne tikai paņemam ādu nost, bet mēs lielākoties viņu kombinējam arī ar tauku atsūkšanu, lielākoties mēs korģējam arī diastāzi, jo cilvēkiem, kam ir lieli svara zudumi bijuši, vienalga, vai tas ir pēc grūtniecības vai pēc dzīvesveida kaut kādām izmaiņām, vēdera taisnie muskuļi ir atbīdījušies prom, kas pirmkārt neļauj vēderam būt tik plakanam un stingram, kā cilvēks pats gribētu redzēt viņu, gan arī tas apgrūtina sportiskās aktivitātes, jo muskuļi anatomiski novērš savā pareizajā vietā, līdz ar to viņi sasprindzinoties vairs nevar tikt uztrenēti tā kā mēs to gribam, tā kā pacienti to grib un tā kā viņi treneri to grib. Un šīs operācijas paredz, ka pirmkārt mums ir plašs redzes lauks, otrkārt lielākoties tas ir diezgan liels ādas daudzums, kas jānoņem nost. Un šī rēta tiek veidota tajā pašā līmenī, kur lielākoties tiek veikti ķeizargriezieni un tikai atšķirībā no ķeizara rētas.
Mūsu gadījumā rēti tiek pagarināti dažus centimetrus uz sāniem, lai mēs varētu visu šo lieko vēdera ādu dabūt nost. Jo tas, ko arī tā klausītāja rakstā, viņa saka, ka viņa bija šokā par to, ka tā rēta ir tik liela, viņa ir pētījusi. Ja? Viņa saka, es biju iedomājusies, ka plastikas ķirurģija tā ir tā kā bez rētām, ja? Bet diemžēl tā nav. Diemžēl tā nav un diezgan liela. Vienmēr ir ar kaut kādām rētām. Kāds ir minimālais ķermeņa tauku procentuālais līmenis, pie kura tiek veikta liposakcija? Kurā brīdī ārsts var atteikt procedūru? Minimālais. Nav mums ciparos definēts nekāds minimums vai maksimums. Protams, ja runājam par minimumiem, mums ir jāsaprot, vai mums ir vai nav problēma zonas. Tauku atsūkšana nav kopējā tauku skaita mērķtiecīga samazināšana, vai tā nav kaut kāda veida... nemērīs ķermeņa masas indeksu. Mēs viņu mēram, protams, lai saprastu riskus, kas attiecās uz pēcoperācijas periodu. Bet ar tauku atsūkšanu tātad svaru mēs necenšamies samazināt, un kopējā tauku daudzumu arī mēs necenšamies samazināt. Mēs likvidējam problēmu zonas, un tie mērījumi viņi ir diezgan loģiski un saprotami. Mēs apskatāmies, kurās vietās zemāda tauku slānis ir adekvāts, un ja ir kaut kādas zonas, kurās viņš ir lielāks, tad mēs tajās viņu samazinām līdz šim adekvātajam daudzumam. Tās varbūt arī ļoti tievas meitenes, kurām ir vai no dabas vai pēc svara zaudēšanas, piemēram, palikusi problēmiņa, ceļu iekšējās virsmās, kas ir tipiska vieta, kur viņi nedilst. Un tajos gadījumos mēs izsūcam ļoti nelielu daudzumu. Vai, piemēram, pazodas tauki, kuros arī bieži vien tie ir 10, 15, 20 ml tikai tauku, kas ir jādabū ārā, dažkārt pat vēl mazāk. Tā, ka mums nav definēts minimums, mums ir definēts, vai ir problēma zona vai nav. Bet vai pirms šādas operācijas ārsts tev varbūt var ieteikt diētu pa priekšu kaut kādu, vai kaut kur, cik daudz tu pats var izdarīt saviem spēkiem? Lielākoties tauku atsūkšanas tiek taisītas brīdī, kad šis mājas darbs ir izdarīts. Tad priekš mājas darbs un tad ir operācija. Priekš mājas darbs, pēc tam operācija. Tieši tā, un, kā es teicu, mēs ārstējam problēmu zonas, nevis vienmērīgi visus taukus mēģinam izvilkt ārā. 2 jautājumi par intīmo plastiku. Kāda ir biežākie iemesli, kāpēc sievietes izvēlas intīmo plastiku, estētika vai fiziskas diskomforts? Par intīmo plastiku, ja jāatbild, es teiktu, tā ir kombinācija pilnīgi vienmēr. Ja tas ir estētiski netik forši, kā pacientes prāt viņai gribētos, lielākoties tas fiziski arī rada kaut kādu veidu diskomfortu. Un, protams, ļoti delikāta tēma un ļoti delikāta operācija, jo mēs nedrīkstam apdraudēt jušanu šajā te zonā. Attiecīgi, praktiski vienmēr tā ir kombinācija starp šiem tēmiem. Cik ātri pēc intīmās operācijas es drīkstu nodarboties ar seksu, un kas notiks, ja es nepacietīšos? Man ir tāds jautājums. Ja nepacietīsies, ir risks, ka šīs te brūces sāks nākt vaļā un varbūt nepieciešama pēc atkārtotas tikšanās operācijas zālē un atkārtotas šuvju uzlikšanu, kas vēl vairāk atliks to brīdi, kad ar to var sākt nodarboties. Tipiski ieteikums ir 6 nedēļas, nekādā gadījumā ne ātrāk kā 4 nedēļas pēc operācijas. Un droši vien sākumā jādomā par lubrikantu izmantošanu, lai tā vieta netiktu mehāniski traumēta. Vai tiesa, ka pēc operācijas krūšu gali var zaudēt jūtību un es vairs nekad nejutīšu baudu? Ja runājam par krūšu galiem, atkarīgs no operācijas veida. Ja tā ir vienkārši krūšu palielināšana, tad mēs nevienu no nerviem, kas gādā pa krūtsgalu jušanu, neaizskaram. Tipiski var būt problēmas pirmajā laiciņā pēc operācijas ar jušanu, kas saistās ar pēcoperācijas tūsku un jaunu spiedienu iekšā. Kamēr ir spiediens uz šiem te nerviem, viņi var nedot tādu signālu, kā vajag cauri. Bet ilgtermiņā skatoties, visas jušanas, līdz ko dzīšana ir beigusies, ir atpakaļ vecajā līmenī. Ja runājam par krūšu pacelšanu, tur gan atkarībā no pacelšanas apjoma un izvēlētās tehnikas daļa no nerviem var tikt traumēti. Bet tas, kā tu Anis teici, jebkura ķirurģiskā iejaukšanās, tas vienmēr ir drusku risks. Ja es izšķiros no vīrieša, kurš maksāja par operāciju, vai implanti juridiski skaitās mani? Oho! Tāds jautājums, jā. Ja nav laulības līgumā noteikti savādāk, tad tikai viens. Un tad to var laulības līgumā noteikt? Nē, ja nopietni, tad es nekad neesmu dzirdējis par šādu jautājumu risināšanu. Un, implants ir daļa no ārstniecības pakalpojumu, kas ir ticis apmaksāts.
kāda ir savstarpējā vienošanās starp vīru un sievu šajā te brīdī, kā tas ir juridiski atrunāts, es nevaru komentēt. Redzot, jā. Ļoti specifisks jautājums. Ļoti specifisks jautājums, jā. Un tur jau vēl jautājums, kas ir, ja, piemēram, vīrs pieprasa implantus atpakaļ, tad kurš seks šo implantu izņemšanas operāciju? Un ko viņš darīs ar nesteriliem implantiem diviem? Tev ir bijis kāds tāds gadījums? Nē, es nekad neesmu tādu dzirdējis. Vai tu pēc taustas var atšķirt labu silikonu no dabiskiem audiem? Te tieši minēts ir jautājumā par tausti, varbūt pat arī, nezinu, vizuāli. Lielākoties implantu krūtis var atšķirt no savām krūtīm arī netaustot. Un par silikonu, pēdējos, atkal jāsaka, 20 gadus pat vairāk sliktu silikonu Eiropas Savienībā nav, izņemot viens gadījums bija ar vienu franču ražotāju, kas bija tehnisko silikonu izmantojis implantu ražošanā. Bet es nedomāju, ka viņš uz tausta diži atšķirās no citiem. Vai plastikas ķirurgi atpazīst savus darbus, satiekot bijušos pacientus pludmalē? Jā, jo viņi sveicinās. Viņi sveicinās, jā, viņi sveicinās. Jā, šī ir brīnišķīga atbildānis, jā. Vai pacienti mēdz atnest aktieru vai modeļu bildes kā paraugu? Respektīvi, gribu šādi. Mēdz, jā? Aktieru un modeļu mazāk, bet pacientiem šobrīd ir pieejami ļoti daudz pirms-pēc gadījumu, kas ir gan klīniku mājaslapās, gan klīniku sociālajos profilos. Un tos gan ik pa brīdim mēs redzam mazāk ar vēlmi, ka gribu šitā, bet tieši ar pretējo. Es negribu, lai izskatās tā kā šajā te bildē. Un tad vēl ir jautājums, vai esat kādreiz operējis kolēģi? Jā, protams. Kāpēc cilvēki izvēlas veikt plastisko ķirurģiju Turcijā? Ar ko viņi riskē? Šis, man liekas, ir tāds ļoti aktuāls jautājums, jo šobrīd ir arī, ja mēs skatāmies sociālajos tīklos, ir influenceri, kas dalās ar savu pieredzi, kā viņiem tai Turcijā ir gājis. Ar ko viņi riskē? Par ārstēšanos ārpus savas mītnes zemes, pirmkārt, tas nav nekas jauns. Un nevienam nav radušies jau gadus 25 jautājumi, kāpēc kāds brauc ārstēties Šveicē vai Amerikā. Un šie iemesli, kāpēc cilvēki ceļo, viņi ir dažādi. Viens ir, ka viņi grib tiešām saņemt ārstniecības pakalpojumu ārpus savas mītnes zemes. Varbūt viņi ir ar medicīnu saistīti, varbūt viņi ir vietēja slavenība, kas grib vienkārši pazust no citu acīm uz visu rehabilitācijas periodu. Varbūt tur ir ārsts, kam viņi uzticās vairāk nekā ārstam, kas ir pieejams vietā, kur viņi dzīvo. Varbūt viņi grib apvienot ceļojumu, ja reiz viņi ir ārā uz kaut kādu laiku no ikdienas darba dzīves un sociālās dzīves, paņem ģimeni līdzi, lai tiem ir siltāks un saulēnāks, un viņi var peldēties, kamēr radinieks vai radiniece ir slimnīcā un iziet šo te ārstēšanu. Tie iemesli ir dažādi. Tie ir arī iemesli ietaupīt, protams, ir virkne vietu pasaulē, kur ir lētāk pie mums, tāpat kā ir virkne vietu pasaulē, kur ir dārgāk pie mums saņemt ārstniecības pakalpojumus, un tās ir katra cilvēka tiesības. Tieši tāpat arī mēs redzam, ka uz mūsu klīniku, apmēram 15–18% pacientu, kas ierodās uz operācijām, ierodās no ārvalstīm, un tas nav nekas ne slikts, ne nosodāms. Ar ko riskē? Riskē ar to, ka var būt neērtības pēcoperācijas periodā, tāpēc ir ļoti svarīgs gan kāda ir šīs klīnikas attieksme pret pacientiem, kas ierodās, kāda ir protokoli, kā viņi tiek izmeklēti, kā viņi tiek sagatavoti operācijai, kā viņi tiek aprūpēti pēcoperācijas periodā, kādas ir saistības, ko klīnika nodrošina. Ja tas viss ir nodrošināts tā, ka tas ir pacientam superdroši, nekādu problēmu ar to nav. Un par vēlmi ietaupīt, protams, ir jāizvērtē, kas ir tas, kāpēc šī klīnika spēj nodrošināt pakalpojumu ievērojami lētāk nekā kaut kāda daļa citu ārstniecības iestāžu. Arī Turcijā ir iespējams saņemt operāciju par 10 000, ir iespējams saņemt tādu pašu operāciju par 3 vai 3,5 tūkstošiem eiro. Un jautājums ir, kas ir tas, uz ko tiek ietaupīts. Ja tas ir ķirurgu honorārs, ok, mēs neviens neesam burvis, arī tie, kas cenrādi ir uztaisījuši 2,5 reizes lielāku nekā vairumam citu iestāžu. Iespējams, tas ir vajadzīgs viņu dzīves kvalitātes nodrošināšanai, iespējams, tas ir vajadzīgs viņu izglītībai, iespējams, ka viņi nodrošina virkni citu pakalpojumu, kas ir ievērojami dārgāki, iespējams, viņi maksā personālam labāk, iespējams, ka viņiem ir cita darba atvaļinājuma politika viņu uzņēmumā, kas prasa, lai
viņa tā naudas aprite ir krietni lielāka. Tas ir katrs gadījums individuāli. Bet labi, ja tā ir operācija veikta, piemēram, tā pašā Turcijā, tev ir ceļš mājup vēl. Ir kaut kādi ierobežojumi attiecībā uz lidošanu pēc Atkarīgs operācijām? no veiktās operācijas apjoma. Jā. Ir virknē operācija, pēc kurām mēs pacientiem ļaujam doties mājās nedēļu pēc operācijas, kad ir noņemti diegi, ja viss ir forši. Tas var nerezultēties nekādās lielās briesmās. Ir gadījumi, kad pacienti ir jāpatur ilgāk novērošanā. Ir pacienti, kam ir nepieciešamas kaut kādas pārsiešanas. Ir veiktās operācijas, kam ir lielāks trombožu risks, piemēram, vai lielāks dzīšanas problēma risks. Tāpat ir arī kaut kādas pacientu kategorijas, kurām šie riski ir krietni vairāk. Attiecīgi, viņiem tomēr vajadzētu, lai ir kvalificēta medicīnas pieejamība tur, kur viņi atrodas. Un, diemžēl tā ir, ka daļa no pacientiem, kam ir veiktas ir īpaši kombinētās operācijas, kas ir liela apjoma, viņi atgriežas Latvijā pēc 3, 5, 7, varbūt 14 dienām, un pēc tam viņiem ir jānāk pie mums uz pārsiešanām vai pie citiem speciālistiem vai kaut kādām papildus manipulācijām, vai ir jālido atpakaļ, ja nepieciešams kaut kādas korekcijas. Super, paldies, tev, Anna. Paldies, ka tik pacietīgi atbildēji uz visiem, varbūt pat tev šķietam dīvainiem jautājumiem, bet tie ir tie, ko mūsu klausītāji iesūtīja. Nē, jautājumi īstenībā bija absolūti loģiski un pietiekoši interesanti. Paldies par komplimentiem un paldies par iespēju padomāt, kas notiek ar implantiem pēc šķiršanās. Jā, starp citu. Es nedomāju, ka kāds to ir apskatījis. Bet acīm redzot, kādam šis ir aktuāls jautājums. Jā, tad jautājums, kāda ir tā noruna bijusi. Paldies par iesūtītajiem jautājumiem. Mēs sarunu noteikti ar Anni turpināsim. Tā kā, ja tev ir kāds brīnišķīgs jautājums, droši sūti, var sūtīt arī anonīmi, un tiksimies mūsu podkāsta nākamajā epizodē. Podkāsts bez filtra. Plastikas ķirurģija ar Ansi Ģīli un Ritu Paulu.